Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Kārtējais Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes sarīkotais dronu uzbrukums. Šoreiz Krievijas Kalugas apgabalā, naftas pārstrādes rūpnīcā Dzeržīnskas rajona Polotņanijas zavodas ciematā. Nodarīti bojājumi naftas pārstrādes iekārtām un izraisīts ugunsgrēks, ziņots Telegram kanālā Astra. Ukrainas pretgaisa aizsardzība aizvadītajā naktī notriekusi 27 triecienu dronus Shahed, ko Krievija raidīja pret mērķiem Ukrainā. Vācijas ieroču ražošanas grupa Rheinmetall paziņojusi par plāniem izvietot vismaz 4 ieroču rūpnīcas Ukrainā. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka Izraēlas armija ieies Rafahas pilsētā Gazas joslas dienvidos, neraugoties uz starptautiskiem brīdinājumiem. Pie Eģiptes robežas esošajā Rafahā pašlaik atrodas 1,5 miljonus palestīniešu, tie meklē patvērumu no kara darbības citos rajonos. Palīdzības organizācijas brīdina par vēl daudziem civiliedzīvotāju upuriem, ja Izraēla sāks pilna mēroga militāro operāciju šajā pilsētā. Baltkrievijas valdība ceturtdien nolēma ieviest ekonomiskas sankcijas pret Lietuvu, atbildot uz Lietuvas lēmumu slēgt 2 robežas šķērsošanas punktus. Baltkrievijas valdības lēmums par šādiem piespiedu pasākumiem paredz aizliegt atsevišķu preču importu no Lietuvas, starp šīm precēm ir pārtikas produkti, celtniecības izstrādājumi un sadzīves tehnika. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti šodien Krāslavā tiekas ar uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai spriestu par austrumu pierobežas ekonomisko izaugsmi. Latgales apakškomisijas deputāti apmeklē arī uzņēmumus SIA DCC Baltic, kas remontē datorus un perifērijas iekārtas, kā arī SIA Nemo, vienu no lielākajiem šūšanas uzņēmumiem Latvijā. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu Latvijai būs jāmaksā Eiropas komisijai 300 000 eiro naudas sods par Eiropas padomes direktīvas nepildīšanu elektronisko sakaru jomā. Prasību pret Latviju par līguma par Eiropas Savienības darbību nepildīšanu Eiropas komisija iesniedza 2022. gada 8. jūlijā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes sēdē izskatīts un atbalstīts jautājums par jauno uzņēmēju atbalsta programmas Impulss īstenošanu. 2024. gadā grantu programmas Impulss ietvaros ieviests jauns pasākums – remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Pieteikumu pieņemšana sākās šodien, 15. martā. Vienam granta saņēmējam konkursa pieteikumā paredzēto atbalstāmo izmaksu minimālais granta apmērs ir no 5000 eiro un maksimāli pieļaujamais grants ir līdz 15 000. Granta saņēmējam, kurš īstenos remigrācijas atbalsta pasākumus, konkursa pieteikumā paredzēto atbalstāmo izmaksu minimālais granta apmērs ir no 8000 eiro un maksimāli pieļaujamais grants ir līdz 16 000. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir 93 000 eiro, tajā skaitā pašvaldības budžeta finansējums 60 000 eiro apmērā un Latgales plānošanas reģiona konkursa remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts ietvaros piešķirtais finansējums 33 000 eiro. Sagaidāms, ka Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība noslēgs sadarbības līgumu ar Latvijas piļu un muižu asociāciju. Lēmums par to pieņemts Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes sēdē. Mērķis tādā veidā sekmēt Daugavpils cietokšņa kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu. Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija izsludinājusi 2024. gada 8. jūnija Eiropas parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 27. martam. Daugavpilī darbosies 28 vēlēšanu iecirkņi, katrā paredzams pieteikt 7 kandidātus. Sīkāka informācija par tiesībām izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijām, kā arī pieteikuma anketa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.